Ja Latvijā būtu vairāk uzņēmumu, mums visiem klātos daudz labāk. Mums būtu vairāk nodokļu, labāki ceļi, vairāk bērnu dārzus, koncertu zāļu, viss kaut kas. Tāpēc mēs esam šeit, lai jūs iedvesmotu. Šis ir Jānis, viņš ir biznesa stratēģis un uzņēmumu iedvesmotājs. Šī ir Marta, uzņēmēja un manu ceļa biedrene. Un mēs kopā pieredzēsim uzņēmumus visā Latvijā, lai pamudinātu jūs uz savu darīšanu. Man 3 mašīnas atbrauc, man vēl nekas te nebija. Harizma palīdz uzņēmējam. Kļūdīties ir pareizi, bet mēs izkristalizējam. Man liekas, mēs esam tik neprātīgi lepni par to savu produktu, ko mēs esam radījuši. Tā veiksme, tas tikai pēc redzamā daļa. Pirmo reizi tu nekad netrāpīs pareiziem cilvēkiem visu. Jāuzdrīkstās ir. Taisīt tik foršas produktus, lai tev nav kauns. Jāni, kādas tās attiecības ar Rēzekni ir? Ļoti labas. Es šeit jau diezgan ilgu laiku, man liekas, kopš 18. gada, biju Latvijas Investīcija attīstības aģentūras biznesa inkubātoru dalībnieku konsultants. Šo mēs ejam uz Rebus Prim, uz Spa, ringu. Jā, man šķiet, ka 18. gadā mēs iepazināmies, tad viņai vēl nebija ne telpu, ne viņai bija vēl kaut kāda izteikti noformulēta biznesa ideja. Viņa bija ģimenes ārsts, medicīnas speciālists, kas atbraucis no Rīgas, pārcēlusies uz Rēzekni. Viņa tajā laikā bija viesnīca Latgali. Un kaut kā mēs ar viņu strādājot, jā, uztaisījām viņus par tiem, kas viņi šobrīd ir. Nu ko, ejam apskatīties? Kā tur izskatās? Labdien! Labdien! Šeit būtu Inga. Nu, būs labi. Jā, lūdzu. Jāni klienti, ja? Jā. Jā. Labdien, Marta. Inga. Sveiki, mēs jau esam pazīstami. Joprojām Inga. Sākām mēs Latgales viesnīcā no 2 kabinetiem, kur sākām ar fizioterapiju, masāžu ārstniecisko, tad papildu zāli, kur ir fizioterapija, un pievienojam fitnesu, mēģinājām apaudzēt, jo pamat uzdevums ir cilvēku labsajūta. Un, lai cilvēks labi justos, viņam ļoti kompleks var pieiet. Ja? Viņam vajadzīgs varbūt pavingrot, viņam varbūt vajadzīgs spā atslābināties vannā pagulēt, varbūt viņam vajadzīga fizioterapija, varbūt viņam vajadzīgs speciālists, kas palīdz, kas sakārto. Un līdz to mēs audzējām, mums palika pa šauri. Veselības studija Rebus Prim dibināta 2017. gadā. Šobrīd strādā 19 pašnodarbināts personas un 1 darbinieks. Apgrozījums 171 000 eiro. Arī nākotnē uzņēmums plāno balstīties uz savām pamatvērtībām – stabilitāte, godīgums un atbildība. Tad uzaicināja biznesa inkubātorā Rēzeknis, kur ir izcils personības. Jā, jo man Arī Jānis tur bija, ja? Es biju kā konsultants. Jānis bija, jā. Jānis ir izcils. Jā, jo man piesaist tikai izcils personības, jā. Ingas pieredze rāda, ka uzņēmumu labāk ir veidot kopā ar kādu domu biedru. Tam nav jābūt līdzīpašniekam, bet līdzīgi ieinteresētam šajā biznesā gan. Un runa te nav tikai par atbildību dalīšanu, bet arī par to, ka viens piebremzēs otru, ja tas būs aizfantazējies pārāk tālu. Kas jūs saista uzņēmējdarbībā? Kas jums tur patīk? Man liekas, ka man sanāk. Jā. Man liekas, ka man sanāk. Un es varu to medicīnisko daļu visu laiku pievilkt klāt viņai. Jo mans kompanjons Aija, kur nav mediķis un biznesa cilvēks, viņa uz to spā visu laiku. Spā, fitness, man tā medicīniskā daļa. Un mēs drusku mēģinām pierādīt savas taisnības, ja? Pilnīgi pretējs cilvēks. Jā. Un viņi ir tā, kas man mēģina piezemēt, un tas ļoti labi. Ja? Jo es jau lidoju, man vajag kādu, kas man nobremzē un parāda skaidrāk nekā ir. Un tas ļoti, ļoti par labu ir biznesam. Kā es liekas, kas ir galvenā īpašība, lai būtu tāds veiksmīgs uzņēmējs? Kā ir jādomā? Es domāju, ka jāuzdrīkstās ir. Es domāju, noteikti, jo patreiz ir
ārkārtīgi daudz iespēju. Biznesa inkubators, jo tā, es, protams, gribu akcentēt, jo tā bija ļoti, tāda pamācoša daļa. Biznesa inkubatorā parasti nonāk tie jaunie uzņēmēji, kuriem jau ir ideja kaut ko veidot, taču pietrūkst izpratnes, ko un kā ar savu ideju būtu jāiesāk. Ingas gadījumā viss notika gan negaidīti, gan likumsakarīgi. Savu uzņēmīgumu viņa izmantoja lietā, kas viņu bija ieinteresējusi. Es uzskatu, ka tas biznesa inkubators, tā bija veiksme, jo viņi man ļoti daudz ko deva. Es jau nācu domu, ka es visu zinu, bet man bija interese. Un tad es sapratu, ka es patiešām varu mācīties tur. Un tas bija pārsteigums priekš manis, kurā liekas jau. Likās, ka mācīšanās process ir beidzies, tagad ir darīšanas laiks. Nē, man ir ik 5 gadus jākārto certifikācija kā ģimenes ārstam. Un man jāmācās nepārtraukti, bet man neviens biznes nebija mācījis. Un es baudīju. Es vienkārši baudīju tur. Kas ir tā svarīgākā atziņa, varbūt, ko jūs guvāt biznesa inkubatorā vai šajās mācībās? Kontakti, spēja padalīties, droši iet ar to, kas tev iekšā. Ingas veselības studija ir bizness, kurā izteikti nozīmīgs ir klientu apmierinātības līmenis. Katrs, kurš šeit ienāk, vēlāk aiziet tālāk ar viedokli par to, kā tika apkalpots, vai tika sadzirdēts, saprasts, un gal galā, vai sāpošā mugura tagad jūtas labāk. Vai tāpēc klientam vienmēr ir jāizdabā, pieturoties pie savādās atziņas, ka klientam vienmēr taisnība? Klientiem ir vienmēr taisnība. Tas pareizs uzskats. Šis pie mums nāk no... No kuriem laikiem? Šis uzskats pie mums nāk no citiem laikiem un no citiem reģioniem. Ja klienta taisnība nesakrīt ar tavējo, tad viņš nav tavs klients, viņš nav tā mērķa auditorija. Tā es drīzāk teiktu. Nevis, ka tev ir viņam jāizpatīk, jo īpaši biznesa jomā mēs to redzam ar uzņēmējiem ļoti bieži, ka vēloties izdarīt tā, ka klientam vienmēr ir taisnība, uzņēmējs sadrumstalo savu produktu vai pakalpojumu klāstu tā, ka viņš vairs nespēja eksistēt. Un tāpēc es drīzāk teiktu, ka klientam ir taisnība tikai tad, ja tā sakrīt ar tavējo, ja klients tad taisnība neskrīt tavējo, viņš nav tavs klients un meklē drīzāk citu. Es esmu ļoti godīgs, taisnīgs un pa patiesību. Es runāju. Nevis tāpēc, lai pārliecinātu, bet lai pastāstīju savu nostāju, kā tas ir un kāpēc es uzskatu. Jo mēs neizdaram izvēli, bet es viņam dodu informāciju no savu viedokļa, un līdz ar to cerot, ka viņš, iegūstot vairāk informāciju, viņš spēs pieņemt pamatotāku lēmumu. Man ir svarīgi pateikt savu viedokli, būt godīgai pret sevi un viņu, un tālāk ir viņa izvēle. Jānis ir nolēms pats uz savas ādas un muguras izbaudīt to, ko spēja veselības studijas masieris. Šķiet, ka šobrīd viņš vairs nedomā ne par savu klientu uzņēmumiem. Kas ir pats svarīgākais biznesā? Krakšs, tur kaut kas. Pagaidiet, biznesā vissvarīgākais ir laikam noturība pret stresu un pārmaiņām. Nē, piedošana, pielāgošanās pārmaiņām. Un, ja tās lietas ietrenē, tad viss būs kārtībā aktivitāte. Šis ir vienlaicīgi ļoti sāpīgi, bet pēc sajūtas ļoti dziedējoši, bet arī ļoti sāpīgi. Ar uzņēmumiem taču ir līdzīgi. Vērtīgs un skaists rezultāts izriet no sāpīgām pieredzēm un atziņām. Tiesa, ir lietas, no kurām jaunos uzņēmējus var brīdināt pieredzējušākie. Būs par dažiem puniem mazāk, taču vispār puni būs, bez tiem nekādi. Ko es, Inga, ieteiktu tiem jaunajiem cilvēkiem un ne tik jaunajiem, kas grib kaut ko darīt, grib savu uzņēmumu, bet viņi baidās un nesaprot? Jaunie jau zina, viņiem jau liekas, viņiem ir gadžeti, bet ne tik jauniem, par ko teici. Ir jāmēģina. Jo kļūdīties ir pareizi. Un kļūdas tā ir laba lieta, jo te mēs izkristalizējam. Un no tā nevajag baidīties. Un nevajag būt atkarībām no citu viedokļu. Nē, kur tu iesi un ko tur, varbūt. Jā, ja tev ir, bet tas ir tad, ja tev ir iekšā, un ja tev ir ideja, un viņa ir tava, un tu esi gatavs par viņu degt, tad ej. Par uzņēmējiem mēdz teikt, tie ir tie veiksmīgie, pašpārliecinātie un pelnošie. Inga atgādina,
ka aiz šī veiksmīgo un izdarīgo cilvēku tēli ir neredzamā stāsta daļa, kurā ir arī kļūdas, neizdošanās, vilšanās, zaudējumi un smags darbs, arī riska un atbildības uzņemšanās. Pirmie 3 gadi, tas nozīmē, ka tu viss, nevar tā, es gribu, bet es tur tā pat uzskatu, jo tā veiksme, tas tikai pēc redzamā daļa. Un viņi tiek nosaukt par veiksmi, par veiksmīgu uzņēmumu, bet tas ir ārprātīgs darbs. Tas ir smags darbs. Bet vai šis ir labs laiks uzņēmē darbībai tagad mūsdienas, šis brīdis? Man ir tāds joks, ka īstenībā nē. Šis ir otrs labākais laiks, kad nodarboties ar uzņēmē darbību. Labāks laiks bija vakardiena. Bet tas ir pagājis laiks. Un tāpēc otrs labākais laiks, kad nodarboties ar uzņēmēju darbību, ir šodien. Cerēt uz to, ka pēkšņi kalendārs mums nostāsies vietās, kuras tad mums tagad ir tās īstās vietas, kad mums jānodarbojas ar uzņēmēju darbību, tas nav, ja tu tā domā, tu jau meklē attaisnojumus. Jā. Bet nav tā, ka ir tā kā visāds tās atrunas. Tad Covid bija, tad karš sākās, tad vēl kaut kas, kad es atlieku to savu... Es tev pretī varētu likt, bet tieši tad netaisa. Es strādāju valsts darbu, no 8 līdz 5, saņem algu, atvaļā. Tad nedari, tas nav tavs. Visiem nav jābūt uzņēmējiem. Visiem būtu jāpamēģina būt par uzņēmējiem, bet visi nebūs, protams, par uzņēmējiem. Bet ko iesākt ar nepārējošām uzmācīgām šaubām? Vai man izdosies? Ko tad, ja izgāzīšos? Ja mans produkts nevienam nebūs vajadzīgs? Ja izmaksas būs pārāk lielas un es palikšu parādā? Padomā pa īstam, vai tu gribi to darīt. Ja vēl joprojām ir atbildi, jā, es pa īstam gribu to darīt, tas nozīmē, ka tev notiek iekšējais psiholoģisks konflikts. Vai ne? Tev ir kaut kāda viena daļa, kas tev velk, un otra daļa, kas tev velk uz priekšu, un otra daļa, kas tev velk uz apakaļ. Tajā brīdī mans ieteikums, jo es drusku esmu tāds cilvēks, mēs visi drusku esam tādi cilvēki, mans ieteikums no svaru kausiem sāc pa vienam akmentiņam pārmest no viena trauciņa uz otru. Ko tas nozīmē dzīvē? Aizej un nodibini to sijā. Tajā brīdī tev jau tas svarkausiņš sasvarās, un tad tev liekas, bet es kaut ko jau drusku esmu izdarījis. Paņem un uzraksti kaut vai Word failiņā vienu rindkopiņu ar to, ko tu gribi darīt, un atkal tas svarkausiņš jau ir sasvēries par labu tev uzņēmējdarbību. Paņem un kaut ko izdara tā labā. Paņem un izdomā, uzrakst uz lapiņas 3 produktus, kas tev būs, un atkal jau tas svarkausiņš, un tad vienbrīd tu ierodzies, tas svarkausis ir tā sasvēries, ka tu jau esi uzņēmējs. Un tad pēc tam neuztraucies, tev piedzimst tā motivācija, tev piedzimst tas viss, jo nav cilvēks pēc dabas ir inerts, vai ne? Viņš ies līdz straumē, viņš darīs to, kas viņam, un tajā brīdī, kā es uzskatu, tev vieglāk ir cilvēki izsist no tā laukā, nevis ar domāšanu, bet ar darīšanu. Atziņa, ko mums parāda gan Ingas biznesa piemērs, gan Jāņa teorija, mazāk runu, vairāk darbu. Ir jāspēj darīt un ir jāgrib darīt. Bet ir tā, ka tiem uzņēmējiem tomēr ir arī tā harizma svarīga. Es melošu, ja es teikšu nē, protams, harizma palīdz uzņēmējiem, taču viņa nedrīkst būt pamatā tam veidam, kā tu radi vērtību, jo, ja aiz harizmas nestāv aizmugurē, tomēr griba darīt spēja un darīt prieks, tad tur nekas daudz nesanāks, tur sanāks nedaudz krāpniecisks bizness. Ingas stāstā ir kaut kas no labas, gaišas cerības un no neatlaidīgas būšanas ceļā. Tad no ar cerību azotē mēs dodamies ceļā tālāk. Uz skaisto Raunu, kur nemazāk uzņēmīgi cilvēki pirms 18 gadiem nodibināja pārtikas ražošanas uzņēmumu. Rauna ir Vidzemes pērle. Es tieši gribēju teikt, Rauna ir Vidzemes centrs. Te ir Raunas staburaks, te ir Raunas pilsgrupas, un te ir arī Raunas makaronu un siera ražotne. Ir kāda dziesma par Raunu? Jā, tur, kur gauja, tur, kur Rauna, tur, kur vērš no rītiem pūš, tur man zuda zelta calna, tur man zuda viss mans mūžs. Opa! Kā tev liekas, tas var būt tāds uzņēmums, kas visu laiku ir maziņš? Jā. Lielākā daļa no uzņēmumiem īstenībā visu laiku ir maziņi. Mums ir vienkārši jauna valsts, un tāpēc mums reizēm šķiet, ka mazs uzņēmums ir kaut kāda starpfāze starp ideju un starp to, ka tu esi veiksmīgs uzņēmējs. Bet tā domāt ir kļūdaini. Īstenībā man šķiet, ka tieši tie radošākie, tie labākie, tie reģionos, iespējams, un arī patērētāji novērtētākie uzņēmumi tieši ir mazie uzņēmumi. Es vienmēr iesaku augt līdz vietai, kas tev ir komfortabli. Labdien! Labdien! Labdien, Jānis! Sveiki, Zane! Prieks iepazīties! Ilmārs, ļoti patīkam. Ilmār, tas esi tu? Jā, tas mans
Izdevīgākais darbinieks. Jā. Vienmēr darbā daudz neprasa. Jā, Vienreizēji nevajag ieguldījumu maksāt, tikai. jā. Jā. Gan drīz līdzīgs man. Te mums ir pašapkalpošanās veikaliņš. Viņš sagaida pircējus. Apsveicinās. Jums ir pašapkalpošanās? Protams, jau kādas 2 gadus jau. Tas nozīmē, ka viņš ir pārdevējs, tā kā, ja? Nu, ja viņš pieskata vienkārši paskatās acīs katram pircējiem, tad tas pircējs saprot, ka te jokot nevar, ka te ja ieiet iekšā, tad bez makaroniem ārā nedrīkst nākt. Īstenībā es izturpināšos, ir pētījums veikts. Ja tu noliksi šeit bildi ar acīm, vai, piemēram, kaut vai šo tu noliksi ar skatu uz vietu, kur būtu jāatstāja nauda, palielināsies iespējamība, ka tev neviens neko nenozaks. Nu, īstenībā tas pētījums ir apstiprinājies. Un tas strādā, jā. 2 gadi mums pašpakalpošanās veikaliņš. Bez pārdevēja. Visi iet kā pa diegu, jā. Visi ir baigie maliči, jā. Plecu, jā. Viss kārtībā, jā. Ļoti labi. Īstenībā jūs esat radošāki nekā rīdznieki. Ilmāra un Zanes Ceriņu vadītā siera un makaronu ražotne Raunā ir spilgts piemērs tam, ka nelielam uzņēmumam nav obligāti jāizaug par lielu. Ražotnes saimnieki ir izveidojuši biznesu, kurā paši jūtas harmoniski un apzinās, ka izaugsme prasītu upurus. Galvenā mums doma bija ražot zaļo sieru, tāpēc arī siera ražotne tapa, un tāpēc arī vēl joprojām viņa saucās siera ražotne. Kas ir zaļais siers? Tas tāds senais produkts. Mamma mana, Marija, viņai bija recepte galvā. Un viņa ir vainīga pie tā, ka mēs ar Zani šeit stāvam, abi ražojam. Uzņēmums Siera ražotne. Dibināts 2006. gadā, šobrīd tajā strādā 5 darbinieki. Apgrozījums 121 000 eiro. Nākamajos 5 gados uzņēmums plānot jaunus plānus un tos attīstīt. Kā jūs izdomājat, ka jums jāražo makaroni? Visu biznesu uzbūvējām Tirdziņā. Nu, Kalnciem ielas bija agrāk, pirmais tirdziņš bija Berga bazārā. Tā nesauc vēl. Mārtiņš, Rītiņš, jā. Tur mēs tikām uzņemti un mazu galdiņu stāvēja tirdziņā, reāli apaiši, mastu galdiņš saliekamais. Man tur sieriņš bija, aizbraucis, notirgoja tas savas sieras burciņas un arī stāstīja, ka sieru ber virsū uz salātiem, uz omletes, uz makaroniem. Patiesībā siera ražošanas process ir diezgan garš un garlaicīgs. Jā. Es izdomāju, nopirkšu to makaronu mašīnīti, reku šitādu te, šis pirmais mans štrums ir. Nu jā, šitais, viņš maksāja kaut kādu 11 eiro vai 30 eiro, un ar tādu sāku. Un uztaisīju, kamēr man siers tur grūga gatavojās, žāvējās, tikmēr griezu makaronus. Milts rolas sajauc kopā un griez cauri mašīnai. Kas tu būtu domājis? Jā, un baigi foršie makaroni sanāca. Un tā tas mūsu stāsts sākās. Viena no atziņām, ko topošie uzņēmēji var aizņemties no Ilmāra un Zanes, ir vērts savu biznesa ideju attīstīt komandā. Noderēs visdažādākās pieredzes un prasmes, jo augošs uzņēmums ir kā lidmašīna. Kad to iekustina, vienlaikus jāuzrauga dzinējs, jākontrolē stūre un jāzina lidojumu maršruts. Ilmār, tu mācījies biznesu vai tu apguvi pašmācības ceļā, vai kāds tev vispār ir attiecības? Es biznesu mācījos darot. Jā, vispār es pēc profesijas esmu pavārs un piena produktu tehnologs, bet man īstenībā baigi paveicies ar Zani, viņa ir 2 augstākās izglītības, un tad viņa mani vēl kā ārā tajos jautājumos, kas saistīti ar cipariem un ar dažādām tādām marketinga lietām. Paldies. Savukārt es vairāk esmu tas, kurš tas praktiskās dabas cilvēks, vairāk ar savām emocijām uz čuju strādāju vairāk. Un tad mums kopā saliekot tos spēkus, mums sanāk baigi forši veiksmīgs bizness. Kas ir veiksmīgi biznesa pamatā, ja kā tev liekas? Mīlēt to, ko tu dari, būt pārliecinātam par to, ko tu dari, taisīt tik foršus produktus, lai tev nav kauns, un tu vari paceltu galvu piedāvāt tos saviem pircējiem. Tā vienmēr tev jābūt gandarījumam. Jā, un tad tas bizness vienmēr ies uz augšu. Tas, ka tev jābūt baigi labam pret saviem darbiniekiem un saviem cilvēkiem, ar ko tu kopā strādā, un ar saviem biznesa partneriem, ir jābūt draudzīgam. Un tas ir visa pamatā, man liekas. Pēc tam visi tie cipari, kas tur par ko, un tas ir ošķirīgi. Tie sajiet beigās. Tie tur dažreiz sajiet, dažreiz nesaiet, bet ja lielākā daļa sajiet, tad tu vari teikt, ka te ir veiksmīgs bizness. Man definīcija ir tāda. Ilmārs un Zane sekmīgi ražoja makaronus un sieru un tikai pēc daudziem gadiem saprata, ka būtu vajadzīgs arī pašiem savs veikals.
Un tas ir stāsts gan par produktu atpazīstamību, gan ilgtermiņa saiknes veidošanu ar klientiem, kuri te noteikti atgriezīsies. Mēs te uzņēmām daudz grupas. Mums bija arī makaronu darbnīca, un te darbojāmies. Šī telpa bija ļoti noslogota. Un kaut uznāca tas tur, un telpa palika tukša. Telpa palika tukša. Mēs darbojāmies, mums nekas neapstājās. Bet šeit stāvēja tā kā, kāpēc tā ir? Es zinu, uztaisam zīmi ceļa malā un saliekam te pilno makaroniem. Es saku, lai brauc. Kastīti mēs to mazo kodu kastīti mēs bijām jau iepazinuši jau pa kaut kādiem šitiem naktsmājām, kaut kur dzīvojot, braukājot apkārt. Un es saku, uzliekam vienkārši to kastīti piekrāmējam tev uz galda makaronas, kas gribēs nāks un ņems. Un es tikko to zīmi biju ieracis zemē. Man 3 mašīnas atbrauc, man vēl nekas te nebija. Tajā brīdī viņš vēl ar lāpstu stāv. Man vesel lāpstu tāds atnācis. Kur tad tas pašapkalpošanās veikaliņš? Es sapratu, tur tā lieta aizies. Ar to pārdošanu nav tā, ka latviešiem liekas, ir kā nedaudz kauns arī pārdot, ka tas nav nekas tāds. Jā, es varu dzīvu piemēru izstāstīt. Pastāstīt. Es te, kad sāku savu biznesu, man bija tikai zaļais siers, viens produkts. Pirmais brauciens uz tirgu bija Doma laukumā, Rīgā. Lielais Doma laukuma, Jāņa tirgus. Un man bija gadi 20 ar kapēkām. Un es braucu uz to tirgus, domāju, kā es tagad stāvēšu kaut kādā tirdziņā, visi mani čomi nāks garām un smiesies par manīm, ka es tur tāds muļķis stāvu, kaut kādu sieru tur tirgojos. Tas nav krūta. Bet šis ir tieši tas doma gājiens. Bet īstenībā tas ir krūta. Tu stāvi, tev ir savs produkts. Tu viņu dod vienkārši cilvēkiem degustēt un vēl pārdot. Tajā laikā, kad citi vienkārši staigā rokas kabatā, domādami, ka viņi ir krūti, tajā laikā tu piķi pelni. Un viss stāsts. Es reizēm uzņēmējiem saku, iedomājies, ka to ar savu produktu patērētājiem var tikai un vienīgi palīdzēt. Bet viņš kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ to vēl nezina. Man liekas, mēs esam tik neprātīgi lepni par to savu produktu, ko mēs esam radījuši. Kad nemaz nevar neaiziet, hei, tev viņš jāgrib kā, viņš ir kolosāls. Un tur arī ir, man liekas, tāds. Mēs tiešām no sirds līdz sirds dziļumiem lepojamies ar to, ko mēs daram. Mums ir garšīgs produkts, esam padomājuši par zīmolu un iepakojumu, bet kā iekļūt lielveikalos? Tas ir jautājums, kuru daudz jaunie ražotāji man kā konsultantam uzdod, jo ir tāds mīts, ka lielveikalu plauktā nonāk tikai kaut kādi izredzētie veiksminieki. Man liekas, jūs esat pilnīgi visos Latvijas veikalos. Jā, mēs esam pilnīgi visos Latvijas veikalos, visās Latvijas malās. Kāds tur tiki? Es tieši gribēju teikt, varbūt mēs kādreiz varam sarunāt kādu meistarklasu jauniem uzņēmējiem. Jo viņi parasti saka to, ka viņiem vislielākā problēma ir tikt iekšā lielveikalu tīklos. Un tad es reizēm izmantoju jūsu produktu kā piemēru, ka tev nav obligāti jābūt garai produktu līnijai, lai tikt iekšā veikalos. Tev vienkārši būtu ļoti pārliecībai lielai. Jā, uzvelc smukās bikses kājās un uz turieni prom. Un ja tu trāpīsi pareiziem cilvēkam virsū, ar kaut kādu 10. reizi tu jau būsi vinētājs. Pirmo reizi tu nekad netrāpīsi pareiziem cilvēkiem virsū. Bet tu ej tās 10 reizes? Jā, es eju. Es gāju, es biju jauns čalītis, es nenormāli neatlaidīgi gāju un meklēju iespējas un runāju un stāstīju un pārliecināju, ka tas viss būs un ka tas viss strādās. Katram sekmīgam uzņēmējam pienāk izšķirošs brīdis, kad jāpieņem ļoti grūts lēmums. Es aizņemos, lai augtu daudz lielāks, jeb paliek tāds, kāds esmu un neradu sev saistības un jaunas problēmas. Mums varbūt būtu no ārpus tik liela interese, ja pa eksportu runājot. Mēs sen būtu nopirkuši robotus, kas mums to ražo. Bet tad ciest kvalitāti. Tad tas vairs nebūtu tāds produkts, protams. Un mums nāktos konkurēt jau ar esošiem uzņēmumiem, kas ir Eiropā visu tirgu noklājuši. Un mums tur īstenībā nav vietas. Reāli nav vietas. Mums tur neviens negaida. Un mēs vienkārši saprotam to. Viena lieta, pret kuru es drusku cīnos ar apkārtējiem, un mazs uzņēmējs nav neizdevies liels uzņēmējs. Tieši tā. Mazs uzņēmējs ir mazs uzņēmējs. Es to 17 gadus strādājot sapratis. Jo es agrāk, kad es strādāju, es domāju, tā, man būs tur. Bezgalīgi, jā. Tas nebeigsies, tas visu laiku attīstīsies, ies uz augšu. Bet tā dzīve tevi bišķi noliek realitātē, ja, un tu saproti, ka vai tu būsi laimīgāks strādājot vairāk,
saņemot vairāk, lielākos apjomos. Nē, tu vienkārši savu laiku patērēsi darbam vairāk. Es to negribu. Mīkla ir gatava. Ko ņemam ārā? Visu kopā dabū viņu. Silta. Visu kopā vienā piegājienā. Tev visu jādabū ārā. Rek, te padās, lietas tev uz galda viņu. Un tagad... Es biju gaidījis, ka būs pļakšķis, jā. Viņai diezgan cieta. Zini kā, galvenais neutraukties, ka nesanāks, jā. Kā gludināmais dēls? Šitais ir tāds rīks, ar ko mīklu dabū cauri. Dabū vienkārši pārtais pa makaroniem. Es kā viņi... Un šaurāk akal uztais. Tagad šaurāk uztais. Šitā nav pa šauru? Jā. Nē, nav pa šauru. Šaurāk uztais. Tā, pagad, no tā vajag dabūt šito? No tā vajag dabūt šito, un tad es viņu izlaižu cauri, rekur šitā. Laidīsi? Kā uzliek pirkstu. Jā. Uzmanīgi, jā. Iekšā. Un ķer nost to. Voilā! Cik baigi forši. Nu, te ir rezultāts. Šitie tādi platie makaroni, ja? Jā, šitie mums jaunie platie saulainā izlasa. Ar jums ir kāds tā, ka tu gribās mest to plinti krūmos un vienkārši viss krīt pa rokām ārā. Negribās. Visu laiku ir tas iekšā, tas drāvs. Jā. Tu zini, kā es strādāju citā darbā. Un te mēs ap divi stāvam diezgan priecīgi savā režīmā strādājot. Tik līdz man kāds tagad pateiktu, tā, viss, tev jābūt 7 darbā, 12 tev ir pusdienas laiks. Tātad 5 tev jābūt prom no šejienes. Tāpēc arī nevienam no cilvēkiem, kas pie manīm strādā šeit ražotnē, es neesmu pateicis, tev jābūt darbā 8, jābeidz 5. Būt brīvā režīmā. Vai jūs uzskatāt, ka var iemācīties būt par uzņēmēju? Man liekas, uzņēmējdarbības vide ir visu laiku tik dinamiski, tik mainīgi, visu laiku. Tu nevari, tu to vari apgūt tikai reāli praksē. Mums raidījums skatās daudz cilvēku, kuriem galvā ir kaut kāda ideja, bet viņam liekas, ka viņš vēl nevar spērt to soli. Ja viņam liekas, ka viņam pamaz zināšana, pamaz naudas, pamaz viss kaut kā. Vienā stūrītī kaut kur atvēli laiku savai idejai. Tad attīsti to ideju un neriskējot ar to, ka tu paliksi bez iespējām kaut kādām finansiālām, tad to savu ideju vienkārši lēnām audzē. Un tā, kad saproti, ka tā ģēle iet, tad meties iekšā viņu pilnu klopi un raujas citas iekšā. Tas negadās bieži sastapt cilvēkus, kuri mierā ar sevi un mierā ar to, kas viņi ir. Izrādās, arī tāds var būt veiksmīgi uzņēmuma devums tā saimniekiem. Man ļoti iedvesmoja. Es nezinu, kā tev patika? Man ļoti patika, man ļoti iedvesmoja tiešām. Es gribētu sākt rādīt cilvēkiem šādus mazos uzņēmējus kā piemēru. Piemēru tam, kā mēs varam studēt to ekonomiku, vai ne? Jo tā ir, man liekas, arī tas gandarījums, tas lepnums no tiem cilvēkiem pilnīgi staro laukā.